25. novembrī Mūzikas namā Daile notika interešu izglītības pedagogu un audzēkņu nominācijas pasākums, kurā tika pasniegtas gada balvas labākajiem pedagogiem, audzēkņiem un kolektīviem. Gada balvas piešķir, lai novērtētu interešu izglītībā iesaistīto bērnu un jauniešu sasniegumus, kā arī lai izteiktu atzinību audzēkņiem, kolektīviem un viņu pedagogiem par ieguldījumu interešu izglītībā. Prieks, kad mūsu departaments šādu pasākumu interešu izglītības pedagogiem arī katru gadu veido. Mūsu Rīgas interešu izglītības pedagogi un audzēkņi saņem godalgotas vietas ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Vai ja paskatās uz tiem, kas ir pabeiguši skolu, no tiem, kas ir nākuši policiņā, tie lielākoties šobrīd mācās RTU kaut kādas tehniskās zinātnes, tā kā principā es par to varu būt ļoti priecīga. Cerēt, ka varbūt ka arī policiņš viņiem ir iedevis interesi un aizrautību par tehniskajām zinātnēm. Tā kā motivējoši. Gada balvu interešu izglītībā piešķir vairākās nominācijās – par sasniegumiem interešu izglītībā, par ieguldījumu interešu izglītībā, debija interešu izglītībā, kā arī nominācijā par mūža ieguldījumu interešu izglītībā, kurā balvu saņem par ilglaicīgu un nozīmīgu profesionālo ieguldījumu interešu izglītības attīstībā Rīgā. Man šeit ļoti paveicas, ka mans hobijs sakrīt ar manu darbu, un tad kur sākās hobijs, kur beidzas darbs, tas jau dienām tik darīts, un laiks paiet ļoti ātri, un nav kādu laiku padomāt, bet tagad rudens un tāds apbalvojums tieši vajag padomāt par to, kas ir izdarīts. Problēmas bija sporta sasniegumiem, tad vajadzēja veltīt lielu laiku, citreiz arī strādājām naktī, lai sagatavot tehniku, lai piedalīties sacensību grūti, bet novērtējums tik dabūs bez lielām problēmām, tik nostrādāts 50 gadi un lūdzu. Katra pedagoga devums ir nenovērtējams ne ar kādu naudu, jo šie pedagogi strādā ar bērnu jūtām, ar bērnu gribu un iespējams arī ar viņu nākošo profesiju. Un tāpēc viņiem milzīgs paldies par to. Interešu izglītības gada balvas pasniegšanas pasākumu organizē Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments.